Sievietes politikas virtuvē. Labdien! Esam podkāstā Sievietes politikas virtuvē. Un, lai ko teiktu citi sociālo kontu aktīvisti, sievietēm ir tiesības runāt par lietām, un nav jau tā, ka viņas arī neko nesaprot. Man šodien ciemos Maija Krastiņa. Tu esi plaša profila sabiedriskais aktīvists, es teiktu. Ļoti daudzās lietās esi iesaistījusies, un droši vien, ka nepaslēpsim, ka pēdējā dienā vai pēdējā nedēļā ir aktivizējies stāsts par nepieciešamību reģistrēties kā PVN maksātājam tad, ja tu saņem elektronisko pakalpojumu no kāda ārvalsts uzņēmuma, tātad, kas ir nodokļu maksātājs citā Eiropas Savienības valstī. Un šajā sakarā šonedēļ Saeimā bija ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisija, kas bija aktualizējusi jautājumu par īstermiņa izīrētāju aktualizētajām problēmām, proti tie, kas izmanto tādas platformas kā Airbnb vai Booking, lai izīrētu savu dzīvokli, kurā paši nedzīvo. Ienākumi diezgan mazi, un tomēr viņi ir spiesti reģistrēties kā PVN maksātāji, un no 1. jūlija šai gada ir paredzēts īpašais režīms, kad beidzot tā problēma ir sadzirdēta, ka iepriekš ir bijis diezgan dramatiski un drastiski tie noteikumi. Bet es teiktu tā, visu pēc kārtas. Es gribu ieskicēt vienu lietu, kas atklājās gan šajā ēnu apakškomisijas sēdē, gan arī, es domāju, ir noteikti pārsteigums ļoti daudziem maziem saimnieciskās darbības veicējiem. Proti, ja jūs kaut reizi savās saimnieciskās darbības laikā esat saņēmis un savās izmaksās iekļāvis elektroniski sniegtu pakalpojumu no kāda ārvalstu uzņēmuma, tad jums ir bijis obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā, neatkarīgi no tā, ka jūsu darbības apjoms, tātad apgrozījums ir tālu līdz 50,000 eiro slieksnim, kas ir atkal citā regulējumā noteiktais slieksnis, pie kura jums obligāti Latvijas teritorijā būtu jāreģistrējas kā PVN maksātājiem. Kas ir šie elektroniski sniegtie pakalpojumi? To definē arī viena Eiropas Savienības direktīva 282 no 2011. gada. Tie ir, piemēram, tīmekļu vietņu apkalpošana. Proti, ja jūs esat izveidojis savu mājaslapu šeit, un tā mājaslapa ir izveidota uz kāda ārvalstīs, tāda citā Eiropas dalību valstī reģistrēta uzņēmuma izveidota servera, tad jums ir bijis jāreģistrējas PVN maksātāja reģistrā. Ja jūs esat kaut reiz iegādājušies kādu programmatūru, piemēram, antivīrusu, vai, piemēram, abonējat Google mākoņa pakalpojums par 2 eiro mēnesī, tad arī tad jums ir bijis obligāti jāreģistrējas kā PVN maksātājam. Ja, piemēram, jūs kādreiz esat kaut ko savā reklāmas plakātiņā ielicis un Canvas programmatūrā nopircis kādu vienu Canvas attēlu pa 1 eiro, lai noņemtu nost autortiesību liegumu, arī tad jums ir bijis obligāti jāreģistrējas PVN maksātāja reģistrā. Arī tad, ja esat izmantojuši tālmācību vai tam līdzīgi, par kur esat samaksājis šim te trešās, tātad citas Eiropas Savienības dalību valsts uzņēmumam, kas šo pakalpojumu ir radījis. Jo to nosaka PVN likuma 19. panta 1. daļa, kā šādu elektroniski sniegto pakalpojumu gadījumā pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma saņēmēja mītnes vieta,
Un attiecīgi atkal 59. panta 2. daļa nosaka to, ka ja jūs esat šā te pakalpojuma saņēmējs savā mītnes vietā, tad jums ir obligāti bijis jāreģistrējas neatkarīgi no tā, ka jūsu apgrozījums varbūt ir tikai 1000 eiro gadā. Uznāciens Maijai. Vai tu esi grāmatvede? Finanses pēc izglītības un arī praksē. Jā. Tev ir paveicies. Šķiet, ka tu saproti, par ko iet runa. Jo mums visiem pārējiem nav skaidrs, par ko nevis iet runa, bet par ko ir runa. Ja? Jā. Sveiciens visiem. Jautājums, ko es te vispār daru, ja? Jo šis te nodokļu jautājums, nav manā tēmu lokā, jāsaka, ja? Vai kādu brīdi nebija. Bet, kā jau tika minēts, šajā nedēļā Saeimā notika ēnu ekonomikas apkarošanas komisijas sēde, uz kuru ne tikai mani aicināja ierasties, bet tas arī bija vienīgais cilvēks, kas personīgi ieradās, un šajā sēdē tāda tika runāts par PVN, kas tiek piemērots īpaši izīrēšanai platformās Airbnb un Booking. Es gribu teikt, ka tu nebiji vienīgais no nozares pārstāvs, bet tu biji vienīgais, kas bija gatavs atklāt kārtas, kas tu esi. Jo pārējie bija anonīmi pievienojušies Zoomā. Jā, es biju vienīgā, kas atnāca uz Saimu ar vārdu un uzvārdu, kas, manuprāt, diemžēl arī norāda par tām mūsu attiecībām ar mūsu nodokļu autoritāti, kā sacīt, tātad vidi, cilvēkiem ir bail. Jā. Bet tad notika šī sēde, un jāsaka, ka viņa bija absolūti unikāls šovs savā žanrā. Tad paldies deputātiem, kas šo jautājumu ielika dienas kārtībā un uzaicināja gan Finanšu ministriju, bija arī ekonomikas ministrija klātesoša, un tad mēs, cilvēki, kas izīrē platformās. Un uzdevums bija sekojošs, noskaidrot, kas tad ir noticis, un kas tad bija noticis un kas ir noticis. Tad šajā pavasarī ļaudis, kas izīrē kaut ko platformās Airbnb un Booking, saņēma ziņu no vida, hei, būs jauna nevis vida, bet PVN kārtība, jums ir jāreģistrējas jaunajā kārtībā. Īpašais režīms, kas ir noteikts ar PVN likuma 139. panta 2. daļu. Un 2 primdaļu. Jā. Tā pienācis datums, tur visi reģistrējās. Manā gadījumā ļoti smieklīgi, es izīrēju apmēram gandrīz neko. Un manā gadījumā mēnesī būtu, laikam jādeklarē kaut kāds 1,50 vai 2 eiro maksimāli, jo es tiešām izīrēju, ļoti reti un ļoti specifiskiem cilvēkiem, sakot, laiku pa laikam tā, 1,50 vai 2 eiro. Es biju dikti dusmīga, ka man būs jāpatērē laiks vispār šito pasākumu, bet man liekas, mazais sniegs neies, jo tur nevar visu pasauli izmainīt. Un tad pēkšņi parādījās ziņas, ka tiem, kas ir pirmie tajā jaunajā sistēmā deklarējušies, ka viņiem pienāk pārrēķins ar atpakaļ ejošu, par atpakaļ ejošiem 3 gadiem par pilnu PVN likmi. Tātad izrādās, ka bija par sniegto pakalpojumu bija jāmaksā pilns PVN. Un cilvēkiem pienāk rēķini 5, 6, 7 tūkstoši. Un tad izrādās, ka šajā te jaunajā, jaunajā cēlienā, kur mēs no vienas puses dzirdam, ka mums ir jauna vidu vadītāja, jauna tur pieeja, mēs tagad viss būs savādāk, mēs tagad apkarosim ēnas un tā tālāk. Ļaudis tagad beidzot ir informēti, ka ir jauns nodoklis, beidzot ir izsūtīts visiem ēpasts, visi reģistrējas, tur visi, ņemās darās, un tad pēkšņi, bam! Pa vecām vienkārši tu esi piečakrēts, tu kaut ko nezināji, tas nekas, mēs tev 3 gadus atpakaļ tagad sareiķināsim visu, jā. Jā, tātad kāpēc pa vecam? Proti, es atkal ieskicēju nedaudz to fonu, ir tātad šī te Eiropas Savienības
kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēmas direktīva no 2006. gada 112. numura. Un tur viņi, protams, nosaka to, ka, kādas ir tas PVN obligātā piemērošana valstīs, kādiem pakalpojumiem, kā, principā, tā standarta likme nedrīkst būt mazāk par 15%, ir atsevišķi kaut kādi gadījumi, kad drīkst būt šīs te samazinātie PVN piemērot dalību valstīs un tam līdzīgi. Lūk, un šī pamata, protams, ir tie panti, ko es iepriekš nosaucu no mūsu PVN likuma, ja, kas noteic to, ka nevis tad, kad tu sniedz pakalpojumu Eiropas Savienības dalību valstīs, bet tad, kad tu saņem pakalpojumu no citas Eiropas dalību valsts, izrādās, ja, ir bijis šis te obligātais regulējums tev deklarēties, un ko tas nozīmē šodienas tiem cilvēki, tātad tiem Latvijas visiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas to nebija darījuši. Tātad, atpakaļ paskatoties uz iepriekšējiem 3 gadiem, viss jūsu apgrozījums, kas ir bijis, par to tiek piemērots PVN likme, jo jums ir bijis jābūt PVN maksātājam. Tādēļ, ka jūs kaut kad esat nopircis tur no Canvas pa 1 eiro un savās izmaksās ielicis šo te izmaksu pozīciju un šo te pakalpojumu esat saņēmis. Un ko tas nozīmē, piemēram, tādiem mazajiem izīrētājiem? Vispār tā, kā lai saka, tā vēlme strādāt pie īpašā regulējuma, iniciatori patiesībā bija lauku ceļotājs. Un uz tiem arī atsaucoties ļoti tas valsts ieņēmuma dienests un finanšu ministrija, finanšu ministrija galvenokārt strādāja pie šī īpašā regulējuma, jo lauku ceļotājs arī tieši to arī teica, ka neapgrūtināsim visus tur reģistrēties PVN reģistrā, jo lauku ceļotājiem tiešām sezonāli šad un tad ir šie ieņēmumi, un pilnīgs absurds būtu, ja, ka tagad visiem ir joprojām jābūt tiem PVN maksātājiem tā, bet visi šie nabaga lauku ceļotāji, kas tagad izmantojot īpaši piedāvāto kārtību no 1. jūlija ir reģistrējušies un tāda esot zem 300, ja kopumā šie te īstermiņa izīrētāji, tie visi pēkšņi saņem aicinājumu par iepriekšējiem 3 gadiem nomaksāt PVN, pilnā apmērā no visa šajā periodā esošā apgrozījuma. Par ko man šis PVNs ir jāmaksā? Par šo pakalpojumu, ko es nopirku, vai par visu apgrozījumu? Šajā gadījumā jau tad, kad iestājās pienākums, ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam un sanāk, ka deklarē ne tikai šos saņemtos pakalpojumus, bet arī visai realizācijai, kas ir pēc tam, būtu bijusi jābūt piemērotam PVN-am. Bet tad es varu iekļaut arī visus citus pakalpojumus, kas man bija ar PVN priekšnodokli iekšā, ja reiz tāda deklarācija man jāiesniedz. Priekšnodokli var likt un izmantot tikai tajā brīdī, kad iegūst šo PVN maksātāju statusu. Bet vai es varu uzskatīt, ka pakalpojums, ko es saņēmu, viņš ietvēra sevī jau PVN? Piemēram, es saņēmu tur 200 eiro mēnesī, es varu uzskatīt, ka viņš sevī ietvēra to PVN? Tad, kad saņem šo naudiņu, tur būs 2 pozīcijas, jo pirmais, kas būs tas, kas ir saņemtais pakalpojums, ja, tā būs tā komisijas maksa, ko tā platforma ir ieturējusi, ja. Tas arī ir tas, dēļ kā ir jāreģistrējās, ja, jo viņi ietur šo komisiju un to uztver kā pakalpojumu. Otra daļa būs tā realizācija, starpības starp viņu ieturēto komisiju un to, ko jūs saņēmāt tiem klientiem, ja, tā jau būs vēl jūsu realizācijas daļa. Tātad, bet par ko man ir jāmaksā realizācijas PVNs? Tas man interesē. Tas, ko jūs pārdevāt to pakalpojumu, piemēram, tas pats Bookings vai Airbnb, viņš jau jums pārskait konkrētu summu, ja. Tā visa ieteka realizācijas daļā, un tad vēl tas, kas ir izdevuma daļā, būs no tiem viņu dokumentiem, viņu ieturētā komisija. Pieņemsim, katru gadu bijuši ir 5000 saņemti, ja, lauku ceļotāja viesu mājiņā.
Un, nu, tātad, ja tas ir tieši pakalpojums saistīts ar šo te īstermiņu izīrēšanu, tad tiek aprēķināti 12% par visiem šiem te, un plus vēl šī te nokavējuma nauda 0,5% par katru kavējumu dienu. Principā aprēķins par iepriekšējiem 3 gadiem sasniedz gandrīz 100% no viena gada apgrozījuma. Jā, nu, absolūti fenomenāli. Absolūti fenomenāli, jo jāsaprot ir, ka visi tie cilvēki, kas, visi ne, bet tad šī ir lielākā daļa, ja, kas piereģistrējās tajā jaunajā kārtībā, tie ir tādi, tie ir cilvēki, kas ir, predisponēti vai grib maksāt nodokļus, viņi ir zinoši, viņi sistēma, jo, ja mēs saņemam no tās sistēmas to ziņu, ka tagad būs tas jaunais nodoklis, ja, tad skaidrs, ka tajā sistēmā mēs jau esam atzīmējušies, kā tie, kas kaut ko izīrē, ja. Tad mēs esam tie, kas jau ir deklarējušies, bet tagad tomēr kontroli jautājums, ja. Ja vids zina, ka mēs ar to nodarbojamies, un mēs esam vienmēr deklarējuši to savu aktivitāti, kāpēc to nodokli, kāpēc mums nepieklāvēja pie tām durvīm un nepateica pirmajā gadā, mīļie draugi, ok, jūs esat to, bet jums bija jāmaksā arī PVN uzreiz, tad ķer viņu pie rokas uzreiz, ok, labi, 2, 3, bet tu taču zini, ko mēs darām, jā. Bet manā gadījumā vēl ir tā, kas ir īpaši kaitinoši, ļoti daudziem ir tas, ka, ir Eiropas Savienības direktīva, jā, bet es dzīvos arī citās Eiropas Savienības valstīs. Un tur nekas tāds nenotiek. Un es arī papētīju arī, kas notiek, piemēram, Francijā, kur es ilgāku laiku dzīvojusi. Kaut kādu šitādu te mocību saviem cilvēkiem esam izdomājuši gan, atkal mēs paši, ir direktīva. Un tad ir tas, kā mēs viņu paši samocām, lai uzliktu birokrātisko slogu saviem cilvēkiem. Tātad tu runā par to, ka citas dalību valstis šai te situācijai arī ir paredzējušas slieksni. Tieši tā. Proti, ja tavs tas sniegto pakalpojumu apjoms ir tie paši 40, 50, es skatījos, ka Francijai 91 000 eiro. Jo Francijā tur tie cipri uz Airbnb vai uz Booking ir vienkārši astronomiski. Bet tu visu laiku pieminēji Airbnb. Šis nav stāsts par Airbnb. Jā, protams, jā, šis stāsts īpašā kārtība ir paredzēta tiem visiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas saņem pakalpojumus no citas dalību valsts uzņēmuma, elektroniskos pakalpojumus, kurus šī pakalpojuma sniegšanas vieta ir uzskatāma šeit Latvija. Jā, bet es esmu bijusi arī pašnodarbinātā Francijā. Tad es esmu bijusi citā valstī, līdzīgā režīmā. Un, protams, ka pirkusi WordPressu, Canvu, tur, visāds brīnums. Neviens nekad dzīvē man nav prasījis vispār neko. Protams, ka tur vispār, jāsaka tā, nodokļu sistēma, Francijā nodokļi ir ārkārtīgi augsti, jā, bet deklarācija paņem 9 sekundes. Tos es pat Twitterī rādījusi, jā, 9 sekundes, jā, tik vienkārši nodokļu sistēma, jā. Un man neviens nekad nav prasījis kaut kur reģistrēties, kaut ko maksāt, un īpaši maksāt kaut kādus santīmus, tērēt manu laiku, lai maksātu absolūti santīmus. Attiecībā uz šo te īstermiņu turisma mītņu izīrēšanu. Es iegūglēju, bet, protams, es nevaru uzreiz atsaukties uz kaut kādiem konkrētiem juridiskiem dokumentiem, bet, to, ko saka mūsu māte Google un pārbaudīja arī dažādas citas mākslīgā intelekta platformas, tad, piemēram, Polijā arī uz šiem gadījumiem ir piemērota šis te slieksnis 200 000 poļu zlotu, proti 46 000 eiro, kad var nereģistrēties kā PVN maksātājs, tad, ja tu izmanto šādus pakalpojumus. Bet, protams, loģiski ar piebildi, ka tad tu nedrīkst arī atskaitīt PVN priekšnodokli. Protams, jā, totāli loģiski. Lietuvā vismaz tā informācija, ko var sameklēt internetā, šis slieksnis ir 45 000 un Francijā, kā jau es tev teicu, 91 000 eiro. Latvijā sliekšņa nav. No pirmā pakalpojuma centa, no pirmā izdevuma centa,
kur tu esi šādu pakalpojumu saņēmis, tev ir obligātais pienākums reģistrēties kā PVN maksātājiem. Mēs te tā varbūt runājam par bagātajiem īpašuma turētājiem, kas tagad liek savus liekos nevajadzīgos īpašumus iekšā ir Airbnb un Bookingā. Pirmkārt, tas nav tā, jo es tev, ka tas tā skaitā tie ir lauku ceļotāji un tam līdzīgi. Otrām kārtām, piedodiet, šis attiecās arī uz vecmāmiņām, kas Etsy platformā tirgo savus uzadītos džemperus. Un viņa skaitās kā saimnieciskās darbības veicējs. Tad, ja gadā ir 3 un vairāk darījumi, ja, jau sākot, tad viņa ir saimnieciskās darbības veicējs, viņai ir jādeklarējās kā saimnieciskās darbības veicēji. Viņa iespējams arī maksā, ja tur kaut kādu šo nodokli. Viņa izdomā, kas ir viņas tas vēlamais nodokļu režīms, ja. Un ja viņa samaksā par to Etsy pakalpojumu, es nezinu, kā tur notiek, vai Etsy piestāda rēķinu, piemēram, par to, ka tu tur reklamējies vai nē. Jā, protams. Tad, attiecīgi, viņām visām šīm vecmāmiņām bija jābūt deklarētām kā PVN maksātājiem. Liekas, ka fascinējuši, ka, piemēram, ir kaut kādi tur mani draugi, ja nakts klubi, ja, kas var mierīgi rullēt līdz kaut kādam laikam un tad reģistrēties, ja, un tad ir Ome ar savām zeķēm, ja, vai tur lauku ceļotājs, ja, kuram, tad pēc pilnas programmas atkal, mīļie draugi, kaut kas, tā kā, nesaliekās, ja. Jā. Tas, kas tiešām ir 2 lietas, par kurām mēs varam atsevišķi runāt, kas ļoti izbrīnīja valsts ieņēmuma dienesta šajā te, ne tikai attieksmē, bet, jāsaka godīgi, vērtējot viņu kompetenci un gatavību runāt par šīm lietām. Tā viena lieta bija tā, ka viņas, tātad izstrādājot šo te īpašo regulējumu, kas ir stājies spēkā no 1. jūlija, vismaz Finanšu ministrija un arī valsts ieņēmuma dienests, par ko mēs pārliecinājāmies, neviens nekad nebija redzējis rēķinu kādu šim te izīrētājam Latvijas tam saimnieciskās darbības veicējiem, kurš savu to dzīvokli izīrē, kādu rēķinu reāli piestāda Airbnb vai Bookings par šo platformas izmantošanas pakalpojumu. Jā. Viņas nezināja, kā šis rēķins izskatās, un ka šajā rēķinā šobrīd fiziskai personai, ko izstāda, ir iekļauts iekšā PVN. Tas viņām bija pārsteigums. Labdien, paldies par iespēju izteikties. Es arī pārstāvu nozari, un pirms es sāku Airbnb un Booking izīrēt kā privāta persona savu naktsmājas, vasarā pārsvarā zvanīju uz vidu un konsultējos. Un līdzīgi kā te jau kolēģi arī stāstīja no nozares, katru gadu pie deklarācijas pildīšanas arī zvanīju un konsultējos. Un arī izmantoju šo slaveno metodisko materiālu, kas arī te tika pieminēts, un arī tur nekur nebija neviena vārda pieminēts PVN, ka man būtu jebkādas darbības jāveic attiecībā uz PVN. Un mans jautājums ir tāds, ka Booking.com un Airbnb platformas neizsniedz rēķinus, taču tajās izīrētājs var atrast sīkāku informāciju un arī ielādēt šo rēķinu. Un tad, kad es to izdaru un kārtīgi pameklēju dokumentus, es redzu, ka gan viena, gan otra platforma jau ir ieturējušas. Viena ietur 21% un otra ietur 12%. Abas šīs platformas vai mani līguma partneri atrodas Eiropas Savienībā. Kāpēc šajā gadījumā, ja Booking.com un Airbnb ir ieturējuši 21 un 12% jau attiecīgi no manas sniegtā pakalpojuma, kādēļ man vēlreiz būtu šobrīd jāmaksā un arī iepriekš? Paldies! Lūdzu, kas var atbildēt? Šajā gadījumā es nevarēšu nokomentēt, jo es nepārzinu Booking un Airbnb līgumus un kas tur ir rakstīts. Bet es atvainojos, kā tad valsts ieņēmuma dienests ir izstrādājis savu metodisko materiālu un arī webināru? Jā, tāds pats jautājums mums ir arī bijis Facebook diskusiju grupā, kad mēs izīrētāji paņemam šo detalizēto Airbnb rēķinu, tas nav līgums. Nav tāda lieta kā līgums. Tāda lieta Airbnb nepastāv. Nav tāda lieta. Tad šeit tiešām parādās, ka Airbnb jau pievienotās vērtības nodokli ir ieturējis. Jūs viņu esat saņēmuši? Vai mums nevajadzētu nodarboties ar to, ka mēs diskutējam ar platformu, iepazīstam, ko viņi dara un kur ir palikušie samaksātie nodokļi visu iepriekšējo gadu laikā? Es domāju, es ieteiktu apsēsties ar vienu izīrētāju un paskatīties, kā tas izskatās no otras puses. Es domāju, ka, lai saprastu to, kā strādā sistēma, tas būtu
Tā būtu iespējams pirmā lieta, ko darīt. Pieregistrēties pašiem sistēmā un pamēģināt izīrēt, skatīties, kā tas iet. Paldies! Paldies! Jā, paldies par komentāru. Jā, es tikai maz vienu komentāru būtu. Mēs vēlreiz vispārinām, ka visi ir nesapratuši, visi ir nedarījuši un visa vaina ir valsts ieņēmuma dienestam. Bet paņemsim arī to, ka bija daļa, kas saprata, reģistrējās un maksāja. Šī sēde bija šokējoša. Tādā ziņā viņa bija tiešām šokējoša, ka kāds bija kāds ir sarakstījis likumu, neredzot, neizprotot, par ko šis likums ir. Tātad ne viņš ir aizgājis, ne pie tās Olmītes, kas pārdod zeķi secī, ne pie lauku ceļotāja, ne pie kāda cita. Pie lauku ceļotāja viņi bija noteikti aizgājuši, viņi noteikti konsultējās. Es pieņemu, ka lauku ceļotājs bija aizgājis pie viņiem. Drīzāk tā, ja? Jā. Bet neredzēt to virtuvi, ja, vai to, kā mēs esam back office, ja, kā tas izskatās no tās mūsu puses, kas, ko maksā, un kāpēc, un tas lielākais jautājums, un tas ir tomēr arī valsts budžeta jautājums, un es tiešām ceru, ka šo jautājumu tad tomēr pārtvers tālāk arī uz budžeta komisiju, jo tagad ir jautājums, ja tajos mūsu rēķinos ir līdz šim bijis PVN, ko mēs esam maksājuši šīm platformām, un tiešām mēs esam maksājuši, un ja Vides un Finanšu ministrija nezina, ka tāda lieta pastāv, tad vai tiešām šie cilvēki vienkārši nezina, ja? Vai arī kaut kur ir miljoni, kas gaida tikt iekasēti. Varbūt, ka valsts kasa zina. Ja? Mēs bet to, ka Vides un Finanšu ministrija nevarēja atbildēt par to, kur ir šī mūsu samaksātā nauda, to, ka viņi nezināja, ka mēs maksājam PVN šīm platformām, to, ka viņi nekad nav runājuši ne ar vienu platformu, jo jāsaka ir arī tā, ka tās platformas, viņas jau nav nekādi labi eņģeļi, ja? Protams, ka, mīļie draugi, ja kāds var paturēt naudu, un kaut vai ielikt bankā uz 5 gadiem, viņi jau ir ieguvēji. Viņi jau to naudu atdos, ja, bet viņi jau būs uzvārījušies nereāli kaut vai tikai no procentiem. Ja. Platformas vienkārši tā naudu nevienam nesūtīs, ja viņam neprasīs. Ja. Tev ir jāiet pie platformas, viņai jāsaka, tā, klausieties, sveiki, mēs esam tāda un tāda valsts, ja. Mums vajag sistēmā iekļaut šito un šito, jo mūsu specifika ir tāda. Es paskatījos, piemēram, to pašu Airbnb, viņiem ir saraksts ar valstīm, ar kuriem viņiem ir līgumi. Piemēram, Lietuva viņiem ir līgums. Ja? Latvija nav. Latvija nav. Un, jo, protams, taču neviens nav aizgājis pie viņiem. Ja? Fantastika. Un taču tās ir milzīgas platformas. Ja? Katra no tām platformām ir milzīgs potenciāli partneris. Un tad vēl viena lieta. Un tā, man liekas, arī ir tikpat svarīga. Mēs visu laiku runājam par tām platformām, kas nav reģistrējuši šeit saimniecisko darbību. Es pieņemu, ka Bolts arī ir tāds pats. Bolts, vispārēji, ja? Tātad ir tātad lieli, milzīgi uzņēmumi, kas gūst peļņu Latvijā. Kāpēc viņi nemaksā nodokli no šīs peļņas? Šito lauku neatveram. Bet mums ir nauda, Tātad stāsts par, pieņemsim, noslēdzot varbūt šo šauro skatījumu par Airbnb un Bookingu, ja tātad ir PVN regulējums no 2021. Gada 1. jūlija, kas tā arī saucās One Stop Shop, kad šīm te platformām, vai proti šiem te uzņēmumiem, kas sniedz šo pakalpojumu, ir iespēja būt reģistrētām vienā no dalību valstīm. Ja? Tad, kad viņas sniedz šo, angliski saucās cross-border business to consumer e-commerce platformas pakalpojums. Ja? Starpvalstu e-komercijas. Starpvalstu e-komercijas, nevis tā kā biznes uz biznesu, bet biznes uz patērētāju pakalpojums. Ja? Un līdz ar to ir divas platformas Airbnb un Bookings. Pieņemsim, ka tikai divas šobrīd, ja? Un viņas katra ir reģistrēta vienā dalībās. Tad nav jāskrien uz dažādām viņu filiālēm, dažādās tur valstīs kaut kur reģistrētām. Tātad šajās valstīs Latvijas valsts ieņēmuma dienestam bija vienkārši jāsazinās ar Nīderlandes ieņēmuma dienestu un ar Īrijas ieņēmuma dienestu. Un konkrēti jānoskaidro, vai šie te divi pakalpojumu sniedzēji ir, piemēram, deklarējuši, tātad cik ir viņu saņemtie ieņēmumi no Latvijas, un tātad cik ir tur iekasētais PVN tieši par šo, un tātad vēlreiz nevis par visu summu
ko jūs redzat bookingā, tā, kad jūs īrējat dzīvokli kaut kur, aizbraucot ceļojumā. Bet no šīs kopējās summas viņi atvelk savu komisijas makšu, ja, šos 10 līdz 15-16%, un tā ir tā viņa komisijas maksa, ko viņa piestāda kā rēķinu dzīvokļa izīrētājam, ja, dzīvokļa īpašniekam. Un tā tad par šo pakalpojumu ir obligāti bijis jānomaksā, tas PVNs, kāds ir. Jā, bet, kad es saku, jāsanās ar platformām, ir jāsaprot, ka, tas ir tomēr valsts pienākums rūpēties par saviem cilvēkiem. Un tā sazināšanās ar platformām, ne jau tur, lai ar viņām kaut ko sarunāt, bet tā ir iestāšanās arī par cilvēku ērtību, tā skaitā par nodokļu maksātāju ērtību. Un tāda lielāka lieta, ko es gribētu arī teikt, ka tas klimats, ja, ka nepārtraukti ir kaut kādas jaunas procedūras, par kurām neviens nezina, un tad tev saka, bet tev jau vajadzēja zināt, tu kāds tur muļķis, vai ne, un tā nav tā tikai, ka mēs tā jūtamies, tur vidējais cilvēks, kas kaut ko atkal nav zinājis, ja, ka tev būtu bijis jāzina. Tā mūsu nodokļu sistēma ļoti ilgi ir bijusi tāda, ka viņi ik gadu mainās, tur visu laiku nāk kaut kas klāt, iet uz priekšu, uz augšu, uz leju, tā kā apmēram milzīga pilsēta, kurā nepārtraukti kaut kas notiek. Nevar tā strādāt, ja. Mums, kad ir jābūt tomēr kaut kādai stabilitātei, kad mēs visi zinām, ja, ka ir tas un tas ir vai gan maziem, gan lieliem investoriem vai cilvēkiem. Tu saki, mainās un tā, bet jāsaka godīgi, šis regulējums tiešām bija spēkā jau tur no tās direktīvas droši vien brīži, 2006. gada, un droši vien PVN likums vēl iepriekš ir bijis jau spēkā un tam līdzīgi, ja? Bet tas interesantākais tas, ko ēnu ekonomikas apkarošanas sēdē minēja vismaz 3 no klātesošajiem izīrētājiem, bija tas, ka viņi bija vadījušies no metodikas, kas bija saistoša tiem, kas ir šie te īstermiņa izīrētāji un kas nosaka to, ka fiziskā persona deklarējās valsts ieņēmumu dienestā kā šis te 10% iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātājs, tāda nereģistrētās saimnieciskās darbības veicējs, un šajās metodikās nebija neviena vārda pieminēta par to, ka, ja tu gadījumā izmanto šo te platformu pakalpojumu, ja, tad tu pienākums ir deklarēties kā PVN maksātājiem no 1 centa. Tā valoda, kurā tā metodika ir sarakstīta, ja, arī, es tāpēc jau jautāju, vai tu esi grāmatvedis, ja? Es, piemēram, nespēju pat tik precīzi un tehniski skaidri izstāstīt visu šo lietu, ja? Un arī tā metodikā, un tie likumi ir sarakstīti tā, ka pat ja tu esi valodas lietotājs, dzimtā valoda tev ir latviešu, tu ej caur tam likumam, tu ej caur tā metodikai, un tev vienkārši smadzenes samežģās, ja? Es nezinu par metodiku. Es biju klausīsies to vienu semināru, un tajās īsti nenolasīju to, kāda ir tā realitāte. Bet tas, kas nāk arī no vairākiem avotiem, no vairākās platformās, un tas, ka no manis pašas, es biju zvanījusi uz vidu. Es nemaldos, katru gadu, kad man ir jādeklarē, es tur iesprūst vienā tajā rūtiņā vai vienā tajā tur lauciņā. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Un es vienmēr zvanu. Un, protams, kad arī tā, ka sākumā bija jādeklarē tas Airbnb, tad es jau arī zvanīju, jo kā tas notiek, ja? Tas nav tā, ka tur kaut kāda ieraksti kaut kur, un tad tur viss tā kā smuki tā kā sakrīt, ja? Un tur tā ne. Tev ieraksta rakstiski kaut kāda tur vēstule vai iesniegums, kas vispār nestrukturizēta informācija, ārkārtīgi manuāli un tā, ja? Un tad kādreiz ir jāzvan. Un šie te visi cilvēki, visi, kas runāja sēdē, ja, visi bija zvanījuši, visi bija interesējušies, un katru reizi šī informācija ir pilnīgi savādāka. Es redzēju, 5-6 reizes runāju ar konsultantu, katru reizi tā informācija bija savādāka. Viens runā par izņēmumiem, par vispārējo PVN likumu, tad cits runā, vai tu reģistrējies līgumu, man ir kāds līgums, man nav nekāda līguma. Viņš par nesaprot, par ko iet runa. Jā, bet tas ir bijis vienmēr iepriekš, un tieši tā es arī šoreiz atsaucos uz to metodi, ko arī pieminēja ļoti daudz, kas ir bijis iepriekš. Un gribētos teikt tā, pagātnē, ejam uz priekšu šodien, šobrīd ir jaunais regulējums, arī, protams,
jautājums, kādēļ joprojām visiem ir tur jāreģistrējas, ja tev ir arī tas mazais apgrozījums, ja, nu, nesaprotami, un tomēr šobrīd ir izstrādāta jauna metodika, viņa saucās PVN piemērošana darījumiem tiešsaistes platformās. Valoda, nu vismaz pirmā lape ir diezgan skaidra, kur tiek izskaidrots, kas tad ir šis te tiešsaistes platforma un tam līdzīgi, ja, tālāk aiziet jo sarežģītāk, bet ko es gribu teikt, ka diemžēl, to pagātnē mēs to strīpu nevaram novilkt, jo tā pagātne, diemžēl, nāk mums līdz, jo ir šie te valsts ieņēmuma dienesta aicinājumi paskatīties atpakaļ un pieņemt, ka jums bija jābūt reģistrētiem kā PVN maksātājiem un vienkārši, nu, brīvprātīgi aprēķiniet jau sev to PVN no tā pakalpojuma, ko jūs esat snieguši. Tā summa, ko samaksāja klients, vai es varu uzskatīt, ka viņa sevī ietvēra PVN? Nu, nē. Jo sanāk tā, ka tas ir tas, kam būtu jāmaksā pa virsu. Ja bet kur es varu dabūt to naudu, kas ir pa virsu tagad, kas man jāuzrēķina? Es taču viņu neesmu saņēmusi. Jā, bet iestājās tas pienākums tajā brīdī reģistrēties kā PVN maksātājiem un tam pakalpojumam piemērot to PVN. Bet pieņemsim, ka es viņu biju piemērojis un tā summa, ko es saņēmu, tad ir iekšā ar to PVN. Nu, es taču vairāk nevarēju klientam piestādīt vēl. Nē, cilvēcīgi es jau saprotu, bet tā diemžēl nebūs, jo nevar jau pieņemt, ka tur ir iekšā tas PVN. Tajā brīdī, ka ir kā PVN maksātājs, tad nosaka to summu, jau ņemot vērā to PVN, šeit jau viņš nebūs piemērots. Skaidrs. Labi. Paldies. Vislabāk. Un es teikšu tā, ja tas vēl ir bijis īstermiņa īres pakalpojums, tad tas aprēķins tev ir tikai 12% PVN samazinātā likme, bet ja tu esi sniedzis kādu citu pakalpojumu, tad tev ir pilnais 21% PVN jāpiemēro saviem pakalpojumiem par iepriekšējiem 3 gadiem. Jā, tā kā esi sveiks šajā situācijā. Ja? Jo es vēl gribu vienu lietu iezīmēt. Tātad, mums šobrīd ir ekonomiski aktīvi 207 000 uzņēmumu. No tiem PVN reģistrā ir 80 000 uzņēmumu. Tātad, kā jūs domājat, cik no tiem 127 000 saimnieciskās, ekonomiski aktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem nereizi nav izmantojuši kādu no šiem te elektroniskajiem pakalpojumiem, ko ir sniedzis kāds Eiropas Savienības dalību valstī esošs uzņēmums kā elektronisko pakalpojumu. Kā jūs domājat? Es atklāšu vēl vienu fronti. Mīļās nevalstiskais sektor. Ja jūsu biedrības gadījumā ir tādas, kas ne tikai saņem ziedojumus, bet šad tad ir sniegušas arī kādu saimnieciskās darbības pakalpojumu, par kaut ko izstādījušas rēķinu. Biedrības, paskatieties 3 gadus uz atpakaļ, vai gadījumā jūs nereizi Facebookā neesat ielikuši kādu maksas reklāmu, vai YouTube'ā varbūt aicinājuši, kampaņas ietveros uz kaut ko. Vāks. Mīļās biedrības. Vāks. Saturās, ja? Saturās. Visiem var novēlēt tikai asus grāmatvežus, ja, ka šādas lietas nav pieļāvuši, ja? Kas nav pieļāvuši, jo, principā jāsaka, ka visi tie, kas zināja par šo te aspektu, ja? Es zināju, jā. Bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas ir vienkārši kaut kāds ārprātīgs absurds. Jā, tas ir kaut kāds ārprāts, jo tad, saturamies, ja? Kā tie, kas zināja par šo te, ja? Jo es īsti godīgi nebiju savilkus kopā to platformu aspektu, ka tas ir par platformām. Man likās vienkārši, ka tas ir drīzāk par reklāmām, ja? Bet labi, ko tad biedrības dara? Ko tad biedrības dara?
viņas kaut kādu mērķi īstenojot, veids kampaņas. Tieši tā, un tur man liekas, ka tas, tie, kas bija tādi visgodīgākie, ja tur gāja kaut kādi lielāki cipari, tad man liekas, ka tur tas risinājums bija tāds, ka tev ir jānoalgo reklāmas aģentūra, ja? Jo reklāmas aģentūra būs reģistrēta attiecīgi, un tad viņa būs tā, kas varēs tās reklāmas pirkt, ja? Tad reklāmas aģentūra, komunikācijas aģentūra, ja? Bet, kaut kāda aģentūra, ja, kas to dara caur starpnieku, ja? Tad viņi tev ir Latvijā skaists rēķins un viss, ja? Vai arī, ja tev tiešām tas ir viena reklāma gadā, apmēram, tā, ka tev ir, es nezinu, tur kaut kāda igadējā konference, ja? Ko? Tad ņem tur kāds, es nezinu, Valdis uz savu karti, ja? Un viss, Ne čiku, ne grabu Valdis, ko grib to dara, ja, bet... tas ir jautājums varbūt, kad, tas varbūt kāds no biedrības aktīvistiem, valdes locekļiem ir izmantojis savu kredītkarti. Tieši tā. Un pēc tam tā pastarpināti ielicis to kopējos izdevumos, ja, bet tikpat labi, biedrībai ir sava debetkarte pie konta piesaistītā. Nē, vispār augstas kājas paliek, ja, jo viss tas, kas ir WordPress, ja, vai principā, tagad ja kāds grib šovakar negulēt, ja, tad padomājiet, ja, ko es esmu visu pirkuši no ārzemēm, un vāks jums ir. Kādām ārzemēm? Tas jau, te ir jautājums par pakalpojumu, ja, skaidrs, ka tas tāds nosacīti no ārzemēm. Lūk, un tad, jūs, Vits jums teiks, ka jums ir jāmaksā, un jūs teicāt, jūs nezinājāt, un tad jums teiks, kā, bet, nezināšana neatbrīvo no likuma, ja, un tas nekas, ka jūs tur esat kaut kāds mazais pintiķis, ja, neko, dabūsiet tas slapi trauklu pat, vismaz tāda bija tā sajūta tajā diemžēl sēdē, kur Vits mums to skaidroja. Jo šajā pašā jaunajā metodikā, kas aicina reģistrēties jaunajai PVN atvieglotajai kārtībai, tur ir šie piemēri, un tur viens no piemēriem ir tieši šuvēja, kas šuj kaut ko un tirgo platformā. Kaut kur, jā. Nē, lūk, bet tā lielā bilde, manuprāt, ir, tiešām ārkārtīgi neproduktīvi. Ja, tad mums ir šī jaunā sistēma, ja, un ar to mēs tā kā atzīstam, ja, ka tā pagātne ir pagātne, tas nebija godīgi, nebija pragmatiski, nebija labi, nebija līdzsvaroti, mums tagad ir jauna sistēma. Un atnāk tas pats Vits, saka, nekā, tu neko neaizbēgsi. Tad, kad persona reģistrējās PVN reģistrā, mēs aicinām viņu izvērtēt un iesniegt šos paziņojumus par iepriekšējo periodu. Tikai tad, kad ir šie paziņojumi iesniegti, tad, protams, tiek sarēķināta šī nokavējuma nauda. Krastiņas kundzei pacelt. Jā, viena ātra replika, tad, lai mēs saprastu, kāds ir mehānisms. Tad mēs esam reģistrējušies, un tajā brīdī, kad mēs iesniedzam pirmo deklarāciju, tad tajā brīdī sākas tā sodīšana, ja? Nokavējuma nauda tiek rēķināta par iepriekšējiem periodiem, par kuriem jums bija jāsniedz, un tā kā bija jābūt reģistrētiem, jāsniedz deklarācija vai paziņojums, un tad, ja jūs iesniedzat šo paziņojumu, tad viņi tiek aprēķināta. Ja? Tad arī, protams, tie samaksas termiņš ir nokavēts, un tad tiek rēķināta nokavējuma nauda. Labi, un tātad kāda ir ziņa? Ziņa ir tāda, ka tādiem, kuri šobrīd vēl nav iesnieguši to deklarāciju, tad labāk nesniedziet, jo jūs saņemsiet sodu. Tad šobrīd tā ziņa, ko jūs nododiet, ir tas, ka nevajag iesniegt deklarāciju, tad jūs saņemsiet tos rēķinus. Tad šajā brīdī man gribās iet mājās un aizsūtīt vēstuli, es atvainojos, es vairs ar šo nenodarbošos, nekas nav noticis, es neko neesmu darījusi. Tā. No tā brīža, kad jūs esat reģistrēti PVN reģistrā un sistemātiski iesniedz pārskatu, jums nekādu, un samaksājiet konkrētajā datumā, jums nekāda norēķina nauda netiek rēķināta. Šeit mēs runājam par to, kad mēs jums aicinām izvērtēt, vai šie darījumi arī ir bijuši iepriekšējā periodā, un ja šie darījumi ir bijuši iepriekšējā periodā, tad jums ir jāiesniedz šis paziņojums un jānomaksā nodoklis. Mēs neliekam, mēs pat summas neko nerakstam, jo mēs nezinām. Un var jau, var baigi ierēkt, ja? Var baigi ierēkt, bet tā sajūta, kas man bija, es tajā sēdē sēžot, tiešām ir, ka pretī, es likumu saprotu, ka ir likums, un tas likums ir, jāpiemēro,
Nu, tur mēs tā kā bija pēc Saeimas juridiskais dienests, kas arī pārbaudīja, vai tiešām, nu, kā tur likums formulē un tā, ja. Nu, ar likumu it kā viss ir kārtībā. Nē, nu, tas, lieta, ka viņš ir, nu, vai tas, viņš ka, ir nu, tas, nu, jēgpilns, jā? Nu, jā, bet tā lielā bilde tomēr ir, nu, johaidī, nu, cik ilgi mēs varam tā viens otram graut to uzticību valstī. Es tiešām uzskatu, ka tā ir uzticības graušana. Jo mēs, nu, nevienam nav jākar pie ordeni, jā, pie krūts par to, ka viņš maksā nodokļus. Maksāt nodokļus ir pilnīgi normāli. Mēs visi piedalāmies sistēmā, mēs viņu arī, nu, mēs ejam pie ārstiem, mēs lietojam ceļus, bla, bla, bla. Mums ir jāmaksā nodokļi. Tā mēs, nu, tajā ģimenes kopējā katlā, vai ne, tās lietas, nu, tā kā varam nopirkt, jā. Mums vajag iet no tām ēnām ārā. Un tad kāda ir šī ziņa šobrīd? Kāda ir tā ziņa? Tur viens tāds tēvots pēc tam teica, ka viņam šķiet, ka tie ir kaut kādi aģenti. Goblini. Nē, nu, bet... Un šeit man gandrīz gribās atsaukties tādu tautas traumatisko pieredzi, ka tā sajūta ir tāda, ka burtiski, nu, tu jūties tik bezpalīdzīgs un tik apdraudēts, ka varētu domāt, ka tu atrodies Stabu un Brīvības ielas stūrī, ja? Pagrabā. Tā sajūta, tā bezspēcības sajūta un tas, ko tu pretī redzi tajā izpratnē vai tajā attieksmē, tas ir tieši tas, jo nu viens puses būtu tā, nu, ja tur pretī kāds sēdē un teikt, nē, nu jā, mēs jūs saprotam, jā, un nu, mēs centīsimies varbūt uzlabot jūsu informētību, ja jūs esat, nu, tā kā jūs te muļķi, ja, jums vajadzēja zināt, bet jūs nezināt, bet tur ir pilnīga siena. Tur bija pretī pilnīga siena, tur nebija nekas no tā, kas ir ziņots, ka mums tagad būs iestāde, kas nāks pretī, kas veicinās, kas konsultēs un ko tur vēl darīs, ja. Vecot, tā ir šī situācija, tas bija tā sēde bija tiešām graujoša, es visiem iesaku viņu, nu, noklausīties, var neklausīties, ja, bet nu, ārkārtīgi bēdīga šī situācija. Un šī nav vispār mana tēma, bet kārtējo reizi man vienkārši liekas, nu, what the fuck, nu, kas tas ir, nu? Es vēl gribēju pajautāt par to, kā Vits varēja reģistrēt tos Booking.com līgumus un citu platformu līgumus, nepārbaudot, vai fiziskā persona PVN reģistrā jau. Tas ir viens. Un otrs, ka tomēr šīs deklarācijas gadu no gada tika sniegtas ar norādi Booking.com, ka saņemts pakalpojums no Booking.com. Un arī ir klusums. Šīs divas lietas lūgums protokolā. Šeit ir konkrēti gadījumi, tad ir jāskatās, bet mēs nepārbaudām un nesakojam līdz kāds līgums jūs tur pievienojat klāt. Nu, es saku, te ir tad jāskatās, ja patiešām jūs sakat, ka tur ir zemnieku saimniecībām uzrēķini. PVN. Es atvainojos, es neteicu, ka ir uzrēķini. Es teicu, ka ir aprēķinājuši paši uzņēmēji, cik viņiem būs jāmaksā. Viņiem ir atsūtīta vēstule, ka par pēdējiem 3 gadiem ir jāsamaksā. Nav jau pateikts, cik, jo jūs jau nezināt, cik jāmaksā. Tā, nu, uzņēmēji paši sarēķinājuši, ka tie ir vairāk tūkstoši. Protams, un ja tā situācija ir tāda, ka tas rēķins ir un tur ir jau aprēķināts šis PVN, tad, protams, ka tad otro reizi nav šī PVN nodoklis jāmaksā. Ja? Bet no valsts ieņēmuma dienesta puses jūs neredzat, ka būtu kādas problēmas bijušas un kaut kā tomēr neizdarība neliela? Es pakomentēšu. Es tiešām, man ir rakstiski saraksti ar valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktoru, ko es ļoti cienu. Un viņa pateica, ka problēma pastāv. Viņa pati pateica, ka problēma pastāv. Labi, bet redzi, nu, var jau piekrist, ka ieņēmuma dienests pilda to, ko likums ir noteicis. Un kā mēs nosacinājām, likums visu iepriekš tā bija noteicis. Un tiešām mūsu likumdevējs tieši tā arī bija domājis. Ja? Un tad ir jautājums, ko tad mēs varam tagad darīt ar to par iepriekšējiem 3 gadiem, kas ir bijuši pirms šī gada 1. jūlija. Tātad, jebkurā gadījumā, rekomendācijas. Tie, kas ir pilnīgi jauni saimnieciskās darbības veicēji, un viņiem savai saimnieciskajai darbībai ir nepieciešams izmantot šo ārvalsts uzņēmuma
sniegto elektronisko pakalpojumu un iekļaut savās izmaksās. Tie nav riska, un iespējams, ka tiem es arī rekomendētu pēc iespējas ātrāk tiešām noreģistrēties PVN reģistrā īpašajā kārtībā, kas ir paredzēta šajā PVN likuma 139. 2. pāntā. Jo tad, uz jums attieksies tiešām šis, tā kā teikt, draudzīgais PVN regulējums, bet tie, kas šo pakalpojumu ir saņēmuši iepriekš, un jūs esat jau labu laiku kāds saimnieciskās darbības veicies, kas nav bijis PVN reģistrā deklarējies, es ieteiktu, es nezinu. Es nezinu, ko lai iesaka. Es, ja godīgi šobrīd neieteiktu reģistrēties jums šajā jaunajā īpašajā PVN kārtībā. Es nezinu, kā šo Jūs vienkārši uz sevi automātiski arī izsaucat uguni ātrāk vai vēlāk, iespējams, kā neizbēgami. Un tad vienkārši tikmēr mums ir iespēja, griezties pie likumdevēja un teikt, skatāmies lūdzu, tagad skatāmies, kā mēs to pagātni varam atrisināt. Kādi ir tie risinājumi? Tas, ko var kurā virzienā šķetināt. Proti, ja tagad ieņēmuma dienas pasaka, ka jums bija jānomaksā PVN no visa sava apgrozījuma par iepriekšējiem 3 gadiem, tad, es teiktu tā, tajā brīdī ir jāļauj arī 3 gadi uz apakaļu iekļaut izmaksās visas savas izmaksas un arī PVN priekšnodokli. Un tad mēs redzēsim, ka šie te mazie izīrētāji, lauku ceļotāji, tur tā viņu, kā lai saka, tā peļņas daļiņa, ieņēmumi pret reāliem visiem izdevumiem beigās paliktu tik maza. Un viņi arī būtu, protams, arī uz PVN būtu tas redzams, kad ir realizācija, kas apliekās ar PVN, bet tad ir visi tie izdevumi, komunālie maksājumi, kas ir tur saistīti, kur viss nāk ar PVN. Un tur tā starpība vairs kļūtu ļoti, ļoti maza. Bet es protestēju, jo no mana viedokļa tā, man nekas nav pretī maksāt nodokli. Bet man tas ir jāzina, jo kā mēs veidojam cenu? Cenu veido arī šis nodoklis, ja? Un tad, ja tu zini visas savas izmaksas. Tiešām, kad tu nosaki cenu, ja, tad tu iekļauj arī nodokli. Galu galā, zin kā, gala klients maksā. Bet kas ir svarīgi? Tad, kad tu nosaki cenu, tad tev ir, vai ir pieprasījums vai nav pieprasījuma. Ja cena ir pa augstu, tad pieprasījuma nav, tu arī neko nepārdod. Ja? Tad, ja es būtu zinājuši, ja piemēram, pirmajā gadā, kad vajadzēja kaut ko maksāt, ja? Vai es nezinu, retrospektīvi vai kaut kā, es būtu varējis koriģēt šo savu pakalpojumu cenu atbilstoši. Ja? Un tad vai ir pieprasījums vai nav? Ja nav pieprasījums, tavs pakalpojums ir par dārgu, es tad varu savu bodīti ciet. Ja? Bet gan man, gan klientam. Es taču nevaru teikt klientam retrospektīvi piestādīt rēķinas, tā kā restorānā, piemēram, pēc 3 gadiem pieprasīt, tev tur koriģējās kaut kāds nodoklis, tev pieprasīsim cenu. Protams, ka tev noēd, kā lai saka, to tavu pēļņu, ja? Bet man nav nekā. Mums, teiksim, šeit nav runa, mēs neesam uzņēmumi. Jā, bet labi, Maija, tu tomēr saproti vairāk nekā ikdienas cilvēks par to, ko nozīmē likumdošana, normatīvie akti, viņu piemērošana, iespējas viņus nepiemērot un tam līdzīgi. Skaidrs, ka valsts ieņēmuma dienas nav tas, kurš var vienkārši aizmiegt acis un kaut ko tagad nedarīt. Ja? Tagad. Tad kā tavuprāt, kādam būtu jābūt tālākam lēmumam attiecībā uz to iepriekšējo periodu? Es gribētu sakot, neredzu, kāda ir viegla izeja. Jo ir jāsaprot arī, ka no otras puses ir bijuši tie cilvēki, kas to nodokli ir maksājuši. Bija kaut kādi informētie ļaudis, un viņi, man liekas, kad viņiem bija pat dati, cik to cilvēku ir, ja, kas ir maksājuši to nodokli. Sēdē nebija. Tieši šis skaitlis neparādījās. Ja? Tur viegla risinājuma nav. Bet es domāju, ka, lai tā ziņa, ja mēs gribētu, lai aiziet pozitīvāka ziņa
pozitīvāka ziņa ārā uz sabiedrību un kaut kādu jauno pieeju tai nodokļu maksāšanai, tur vajadzētu atrast kaut ko ļoti radošu, kas ir taisnīgs un vienlīdzīgs. Un es nesaku, ka valstī būtu kaut kas jāzaudē. Es domāju, ka mēs šim procesam nobeidzoties, mēs iespējams atradīsim līdzekļus valsts budžetam, ja? Bet, lai dotu pozitīvu ziņu sabiedrībai, es domāju, ka šeit valsts varētu pat pirmšķietami zaudēt kaut ko tieši no finansiālās puses, bet vieglas izējas te nav. Te nebūs nekāds moratorijas vai kaut kas. Es ļoti labi saprotu, kāpēc tas nav iespējams, ja tur vajag atrast kaut ko ļoti radošu. Moratorijas varētu noderēt. Piedziņu var veikt par iepriekšējiem 3 gadiem. Nē, labi, bet es domāju, ka tas, kas ir pirmais, ko varētu darīt, ja, šobrīd, jāsaka, notiek visticamāk padziļināti situācijas analīze. Ja. Šajā te brīdī pirmā lieta, ko vajadzētu darīt, un iespējams, ka Saeimā gan par to, kāds ir domājis, ka šobrīd visi šitie aprēķini ir jāuzliek uz pauzes. Ja. Jo mēs nevaram tagad turpināt pēkšņi kaut ko tur rēķināt, aprēķināt, piestādīt, jo te visi te procenti jau tā kā tek. Tu domāji, valsts ieņēmuma dienesta uzrēķini, par kuriem viņi saka, ka uzrēķini pagaidām nav, ir tikai aicinājums samaksāt. Lai ko viņi vienkārši mētājās ar vārdu spēli. Ja? Tieši tā ļoti veiks, kas starp citu arī ļoti labi ilustrē to attieksmi. Ja? Tad, mīļie klausītāji, tad šajā sēdē vienā brīdī Vits apgalvoja, ka viņi neko neuzrēķina, un cilvēki savukārt teica, ka nē, viņam ir pienākuši tur tie aprēķini. Ja? Un tad mums ir no viens puses Vits, ja, kas saka, nē, nekas nav, un cilvēki saka, jā, ir. Tad es no šīs jūsu atbildes saprotu, ka, ja ir tā, kā patiesībā arī ir, tad šo te uzrēķini nebūs. Tas, ka viņi ir bijuši, paskatieties tajā pašā Facebookā, Linda Mūrniece, vēl ļoti daudz ir šīs namiņu grupas. Es jums vēl vienreiz saku, ka par konkrētu personu nerunāšu, bet tie nav uzrēķini. Tie ir paziņojumi iesniegti par iepriekšējiem periodiem, kur samaksas termiņi ir kavēti un ir uzrēķināti nokavējuma nauda. Tieši tā, uzrēķināt nokavējuma naudu, bet lietas būtība tas nemāca. Nav uzrēķins. Nokavējuma naudu nosaka likums, kur par katru kavētu dienu ir 0,05%. Tieši tā. Tas nav uzrēķins. Tad es pareizi sapratu, jā, tā tad neuzrēķina nebūs, ja varēs uzrādīt dokumentus, ka Airbnb un Bookings ir attiecīgi ieturējuši šo PVN. Paldies! Un te ir pilnīga ķeršana uz muļķi. Es jau vairs neatceros, kā tur bija, ko Vits domā ar to, ko viņi saka, ja? Bet cilvēks vispār nesaprot. Ja? Nē, kā tieši tā. Uzrēķins ir kaut kas cits nekā aprēķins. Tieši tā, bet te ir jāsaprot. Mēs sežam Saeimā, ja? Mums ir, tur 4 vidu darbinieki, 2 finanšu ministrijas, 2 ekonomikas ministrijas, ap galdu, tur 5 deputāti, vēl online pāris deputāti un cilvēki relatīvi motivēti nodokļu maksātāji, ja? Un neviens nesaprot, ko Vits saka. Kā tā var būt? Mēs esam gaišākās tur potenciāli galvas pasaulē, bet Rīgā vai tur Latvijā vai kaut kur, mēs neesam tā kā pēdējie muļķi, ja? Bet pat ja mēs nesaprotam, ko Vits tajā brīdī saka, ja? Un viņi pasaka tā, ka tu tiešām sajūties kā pēdējais idiots, ja? Kā mēs varam ar tādu attieksmi to ērnu apkarot? Tur pusi nesaprot, ko viņi saka. Noslēdzot, pieskaramies vienai lietai, ko tu akcentēji. Proti, cena, ka skaidrs, ka mēs cenojam šo pakalpojumu, tad, ja mēs apzinām, mums ir jāzina visas izmaksas, kas ar to ir saistīts. Un redzi, es domāju, ka, kā lai saka, tās kājas lielā mērā šai iniciatīvai sākt piegriezt šos fizisko personu izīrētājus nāk no viesnīcu nozars. Jo skaidrs, ka viņiem nav ļoti spoži neiet, arī tas turisma apjoms ne īpaši ir atjaunojies tajā pašā Rīgā, ja. Nezinu, kāds tas šobrīd ir tas viesnīca aizpildījums un tam līdzīgi, bet katrā gadījumā, es domāju, ka nozares lobijs tur ir pietiekami izolīts,
funkcionāls un spējīgs kaut ko pamatot, un skaidrs, ka es domāju, ka visi šie Airbnb booking dzīvokļu izīrētāji savā ziņā ir viņa konkurenti, un viņi uzskata, ka viņi dempingo cenas, un principā no tādiem būtu jāatbrīvojas. Vai tu nesaredz, ka tur tas tā varētu būt arī Latvijas gadījumā? Un tad es pastāstīšu par Eiropas gadījumu. Godīgi sakot, es zinu to Eiropas diskusiju, un tā Eiropas diskusija, es tieši nesen par to domāju, Eiropas diskusija ir mazliet savādāka, bet varbūt, ka tā ir arī Latvijas diskusija. Nezinu. Tas pakalpojums, ko es piedāvāju, viņš ir tāds, kuru nevar viesnīca. Mēs neesam konkurenti. Ja? Es saprotu to viesnīcu rūpi, bet to var izsvērt patiesībā tikai ar to cenu. Būtu tad, tās saliekam tad visus tos nodokļus un visu tur groziņā, un tad mēs varētu savā starpā, arī konkurēt un skatīties. Tas, kāpēc cilvēki parasti paliek mājās vai dzīvokļos vai kaut kur citur, ir tās ērtības, kuras viesnīca nevar sniegt. Un, piemēram, savukārt Francijā un Parīzē ir jāsaka, ka tur jau ir, tas tirgus tā saregulēts un tik ļoti, ka cilvēki ļoti bieži izvēlās paši drīzāk palikt viesnīcā, jo tur ir cits pakalpojumu līmenis, ka cenas pat ir ļoti tuvas, ja? Bet šeit šobrīd Latvijā mēs īsti nevaram spriest par to tirgu, jums trūkst datu, cenas nav bijušas, attiecīgi atbilstošas. Es godīgi sakot nezinu, vai Latvijā ir tā klasiskā konkurence, kā citās Eiropas valstīs. Es vispār esmu dzirdējis no viesnīcas asociācijas, ka viņi uzskata, ka šīs ir tāds viņiem traucējošs piedāvājums tirgū. Ja? Es paskatījos booking platformu, proti nākamnedēļ, tātad kas ir piedāvājumā, ja mēs izņemam ārā viesnīcas. Tad kopumā par Latviju piedāvājumā bija aptuveni 1700 pa visu Latviju. Jā, vienības, kas ir piedāvāts. Tur ir dažādi. Tur ir viesunami, tur ir dzīvokļi un tam līdzīgi. Vidzemē, kur lielākā daļa visdrīzāk ir Rīga, gandrīz pie 1000, Kurzemē 500, Zemgalē un Latgalē diezgan līdzīgi ap 150. Es skatījos kaut kad uz nākamo mēnesi, laikam, cik vispār mājokļu piedāvājumi Airbnb, viņi neuzrāda kopējo ciparu, tā kā tur nevar vispār neko izsacināt. Pēc bookingā es to apskatījos, jā. Tātad, protams, tur, ja mēs paskatāmies, tad 1700, 1800 dažādas īres vienības konkurējošas viesnīcām, tiek piedāvāts. Tā, iespējams, ka tas ir tas arguments. Kāpēc es vispār šo gribēju minēt? Tu teici, ka, redz, Eiropā tā diskusija ir cita, un Eiropā, protams, viens no iemesliem, kādēļ varbūt grib piežmiegt Booking un Airbnb, ir vairāk tas, ka ir šo milzīgi lielo pilsētu, kas ir turismu iecienīto objektu pārslodze no milzīgā turistu skaita, kas rada, tā teikt, milzīgu ekoloģisko pēdu uz visu, uz vēsturisko mantojumu, uz visu kopā, arī, protams, uz īres tirgu. Bet ne tikai. Tur ir arī runa tieši, es esmu dzirdējis tās diskusijas, un ka tas ir tāda milzīga tā arī ietekme uz vidi. Tur graujoša. Turismas jau kopumā varētu teikt, bet, piemēram, tajā pašā Parīzē, protams, ka tā milzīgā cilvēku masa un turistu masa, viņi rada arī, tos pašus atkritumus milzīgos apjomos, ja. Bet, redz, kas ir mainījies? Es esmu izīrētājs Airbnb 14 gadus. Un es sāku, un es esmu palikusi uzticīgi tam sākuma modelim. Es izīrēju tikai vienu istabu savā dzīvoklī, kā tas arī bija no paša sākuma paredzēts. Vai vienu istabu, kamēr, laiku laikam, vai kad tu brauc atvaļinājumā. Ja? Un tas, kur Airbnb kļuva absolūti, jāsaka, tiešām ļoti ir apdraudējis un ietekmējis lielo Eiropas pilsētu identitāti, ir tas, ka viņi ir izēduši ārā ārkārtīgi daudz cilvēkus. Un tas ir nenoliedzami. Protams, ka, starp citu, šis te mūsu Latvijas situācija, ka, šī situācija, kad
mēs vairs te īsti nesaprotam, ko darīt. Es domāju, tas būs tas, kas man liks aiziet no platformas, jo es vairs, tas bija jau tik ļoti ilgi, ja, ka viņi rada milzīgu risku ļoti daudzām pilsētām un tā tālāk, ja. Varbūt šis ir tas, kas man beidzot piespiedīs vispār izbeigt to aktivitātu un iet kaut kādā citā modelī, ja. Bet, šī ir kārtējā, jāsaka, tiešām Airbnb ir viena no tām platformām, kas, diemžēl, ir no viena sākotnēji varbūt ļoti jauka modeļa un labas idejas kļūst par tādu monstru, kas patiesībā apdraud pilsētas. Jā, tāpat laikā, teikšu tā, Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības mātes organizācija Eiropas Lielo ģimeņu konfederācija Elfaks ir vienojies sadarbībai ar Airbnb, jo proti Airbnb ir saņēmis šos draudus viņus izslēgt no lielo pilsētu piedāvājumu ārā. Un tā mūsu motivācija ar viņiem sadarboties ir tā, ka lielām ģimenēm viesnīca ceļošanai gandrīz nav alternatīva. Viņa ir finansiāli nepaceļams, naktsmītne, un to jau mēs redzam arī tad te pašā Bookingā, te pašā Latvijā, kad es paskatījos uz tiem pašiem datumiem, kur, piemēram, ģimene ar 2 pieaugušiem un 3 bērniem var palikt, tad no vis tā kopējā piedāvājuma, uzreiz piedāvājums salruka par 90%. Jā, bet es izprādīšu, tomēr redz, tas, kas no paša sākuma arī ir bijis, kas ir tā labā lieta, ja? Protams, ka tieši tas, ko tu mini, ja, ģimenēm ir daudz, īpaši daudz bērnu ģimenēm ir daudz ērtāk, ja tu vari uz vietas taisīt tēst, pietiek visiem vietas, kur izguldīt, tev tur nevajag papildus kaut kādas, tur saliekamās gultas un šausmīgos apstākļos vienā istabiņā gulēt, ja. Bet to pašu jau var arī panākt, un no paša sākuma tā arī bija, ka tad tie ir dzīvokļi, kur cilvēki, piemēram, devušies atvaļinājumā, jā, piemēram, es nezinu, visā Eiropā, gan es skolēnu brīvlaiki ir vienā laikā, jā, es nezinu, piemēram, tu aizbrauks uz Parīzi, jā, un kāds no Parīzes atbrauks uz Rīgas. Jā, tieši tā. Un tas neizslēdz, tas labais modelis, viņš jau, protams, ka tas ir pieprasījums, un cilvēkiem tas patīk. Man ir ārkārtīgi vienkārši žēl, ka viņi tajā savā šausmīgajā, apetītē ļoti žēl, ka tas modelis ir aizgājis arī zināmos, neceļos, jā. Jā. Paldies, Maija, par sarunu. Tiem, kas klausījās, gandrīz grūti atkārtot visu to, par ko jums šobrīd ir jāpadomā. Galvenokārt tātad visi mazie saimnieciskās darbības veicēji dažādos nodokļu maksāšanas režīmos reģistrētie, zeķu pārdevēji, kurpnieki, lielāki uzņēmēji varbūt, kas arī kaut ko ražo vai pakalpojumu sniedz, biedrības, kas šad tad ir sniegušas arī maksas pakalpojumu. Arī, protams, šie te īstermiņā mītņu izīrētāji, visi apskatiet, vai uz jums neatiecas PVN obligātā reģistrēšanās, vai gadījumā jūs šobrīd vai iepriekšējos 3 gados nereizi nesat izmantojuši elektroniski sniegtu pakalpojumu no kāda ārvalsts uzņēmuma, no kādas dalībvalsts uzņēmuma, kādu digitālo platformu, kādi antivīrusu iegādājušies, kādu Canvas fotogrāfiju, kādu Google serveru mākoņu pakalpojumu izmantojuši un ielikuši savās izmaksās. Izskatiet cauri savus grāmatvedības dokumentus un padomājiet, ko tālāk darīt. Jā, zvaniet draugam grāmatvedim, varbūt varēs kaut ko ieteikt. Līdz nākamajai reizei. Līdz nākamajai reizei. Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.